Nesen beidzies Pirmais pasaules karš. Jaunajā valstī tika īstenota agrārā reforma. Bijušais muižas ieģeris Jēkabs bija ieguvis savā īpašumā pļavu kopā ar ganībām un laukiem, lai izveidotu saimniecību. Apstaigājot savus jauniegūtos laukus, Jēkabs uzgāja jaunu bērzu birstelu. Neapstrādāta lauka nomalē bija iesējies mežs. Bērzi bija saņēmušies varen brangi. Jēkabs neticēja savai veiksmei. Muižas kalps nu bija kļuvis saimnieks, pats sava meža saimnieks. Viņa jaunības gadi bija aizritējuši brienot muižas meža takas. Mežs viņam vienmēr bija licies kas netverams un varens. Tagad viņam bija iespēja to izaudzēt pašam. Savu jauno saimniecību viņš nosauca Jaunbērzi. Vēlākajos gados Jēkabs veiksmīgi saimniekoja jaunbērzu saimniecībā. Gādājot malku ziemai, viņš pakāpeniski retināja birzi, izzāģējot bojātos un atpalikušos bērzus. Saviem bērniem viņš bija piekodinājis. Tie bērzi, kas paliek augam retāk, tagad augs daudz kuplāki un ražanāki. Jūsu pienākums ir tos pilnbriedā nocirst, un to vietā iestādīt jaunus. Rūpējieties par tiem, tie nesīs jums un jūsu bērniem labklājību. Pār Latviju atkal vēlās pāri karš. Un ilgie padomju gadi. Pēc vairākām desmitgadēm Latvijai izdevās iegūt neatkarību un Jēkaba mazbērniem izdevība atgūt senču īpašumu. Jēkaba lielais mežs tika sadalīts. Tas tika viņa mazdēliem, Jānim un Pēterim. Gluži tāpat kā vectēvs, tie apsekoja atgūto īpašumu un lielu vērību pievērsa mežam. Jēkaba prasmīgi koptā bērzu birs bija sasniegusi cienījamu vecumu. Bērzi bija slaidi un pamatīgi. Jānis savā īpašuma daļā izlēma veikt kailcirti, iegūtos līdzekļus izmantojot saimniecības atjaunošanai un jaunākā dēla skološanai. Neaizmirstot vectēvu teikto, viņš meža izcirtumā iestādīja jaunus bērzus. Turpretī Pēteris, kurš ar ģimeni dzīvoja pilsētā, izlēma nesteigties ar ciršanu un saglabāt mežaudzi, cerībā uz lielākiem ienākumiem nākotnē. Ir pienākušas mūsdienas. Jāņa īpašumā nu aug kopta veselīga bērzu birs, gluži kā viņa vectēva Jēkaba pašos spēka gados. Jānis mežaudzi ir tikko kā izretinājis, saņēmis ar nelielu atlīdzību par pārdotajiem kokiem, kas lieti noderējusi saimniecībā. Savukārt Pētera meža bērzi nu jau ir 100-gadīgi. Koku pieaugums sen jau ir kā apstājies. Koku materiāla kvalitāte, salīdzinot ar dažu 10 gadu nesenu pagātni, ir krasi samazinājusies un niecīga. Mēs redzam, ka Jāņa bērni savā īpašumā mantos skaistu, koptu mežu, kas nākotnē nesīs ievērojumus līdzekļus. Taču Pētera bērni mantos mežu ar niecīgu vērtību. Mežs ir kā milzīgs dārzs. Tas nes augļus, to pareizi un regulāri kopjot. Šis process ilgst cilvēka mūža garumā un dos labumu gan jums, gan nākamajām paudzēm. Palīdzi mežam. Mežs palīdzēs tev.